Apskatīsimies top 5 uzņēmumus, kuri iegulda mākslīgā intelekta attīstībā 2025. gadā. 5. vieta ir Amazon. Viņi plāno ieguldīt 7 miljardus, lai personalizētu e-komerciju, kā arī uzlabotu Aleksu. Un 4. vieta mums ir Markam, jeb Metai. Viņi plāno ieguldīt 10 miljardus tieši uzlabojot mākslīgā intelekta reklāmas jomā, kā arī virtuālajām brillēm. 3. vieta mums ir Alphabets, jeb Google. Viņi plāno ieguldīt 12 miljardus dolāru tieši saistībā ar savu Google DeepMind projektu, kā arī Google Search, jeb Google meklēšanas uzlabošanu. Pats interesantākais, ka top 2 ļoti atraujās no 3., 4., 5. vietas, jo gan top 2, gan top 1 uzņēmums plāno ieguldīt 80 miljardus katrs, ja 3. bija Google 12 miljardi, tad šeit katrs 80, kas kopā ir 160 miljardi. Tomēr 2. vietā es lieku Nvidia un 1. vietā Microsoftu. Kāpēc tādā secībā pie vienādas summas? Tāpēc, ka Microsoft ne tikai iegulda, teiksim, tajā infrastruktūrā, bet Microsoft arī ļoti cieši sadarbojas ar OpenAI, vairāk zināms kā ChatGPT produkts, viens no viņiem ir. Un viņi vairāk par tām inovācijām domā un tam līdzīgi, nevis tikai iegulda tajā mākslīgā intelekta infrastruktūrā. Tāpēc šoreiz šajā topiņā būs Microsoft pirmais. Ja mēs vēl paņemam kādus ārpus šī top 5 tos lielākos spēlētājus, tad principā ir tā, ka kopumā 2025. gada plānotās investīcijas ir vairāk kā 320 miljardi ASV dolāru. Kurš, jūsuprāt, uzņēmums sniedz šo lielāko pienesumu vispārīgi, ne tikai šajā 2025. Pierakst komentārā, to jau arī padiskutēsim.